Labdien, labrīt! Šodien ir 21.06.2025. Diktors Latvijas Republika. Nu, sāku mācīties, kā tur noņemt tos mūziku priekšpusē. Laikam ātrāk jāspaida tā sarkanā poga, jo, sākumā, citreiz liekas, citreiz ir, citreiz nav. Bet, īstenībā arī tas, kas runā pa virsu, vai tā mūzika, man jau kā ir paradēnolā šizofrēnija, man jau liekas, ka viss tur ir tā. Ko es šodien stāstīšu pa kontiem, es stāstīšu māsai Dacei, kāpēc man tik daudz konti? Varbūt beidzot kaut ko sāku saprast, kāpēc man tik daudz konti. Un būs veltījums Ulbrakai, jo, ja būs ļoti labs laiks, es domāju braukt uz Līgo parku Ulbrakā. Un atmiņas man ir par Ulbraku. Laikam pagriezt vai klusāk. Kā jau minēju, šodien diktoram ir cits krekls, jo savādāk es neatšķiru video. Tad galva jātur taisni, jāpagriež mazliet mobilais. Es jau biju iepriekš patrenēties. Visiem ir, es saku, man tā ir, citiem tā nav. Konti. Kas ir konti? Piemēram, reizēm es rakstu to nosaukumiņu kaut kādu, piemēram, adresīti vai ko, un viņš tā smuki uzlec, kad es viņu spiežu, viņš čik un ielec tajā lapā, ko es gribēju uzrakstīt. Citreiz tā nenotiek. Citreiz es spiežu, kaut ko spiežu, viņš bet jau ir uz labāku pusi, iet uz labāku pusi. Protams, ka nevajag jau 30, bet, es domāju, kādi, konti viens, Facebookā. Par Facebook es neko pagaidām nesaprotu, bet TikTokā es apmēram saprotu, kas jau tur kāds nav, varbūt kāds 6. Un YouTube'ā ir 3, ar kuriem es 2 iet, un vienu es tētim iedevu. 3 YouTube'ā ir, apzināti tādi, es jau nezinu, cik neapzināti ir, jo tie konti jau bija jau 15 gadi atpakaļ. Es vienkārši draudzējos ar Lindu, un viņa bija no Microsofta. Un kaut kas ielīda galvā, es jau pabrīdināju iepriekš. Man tā ir, citiem tā nav. Un pēc vēl kādiem gadiem 5 es pamanīju, ka ir kaut kādi tur konti, Google kaut kādi konti, tur Chrome, pamanīju kaut ko. Es zināju, ka ir kaut kādi YouTube kanāli, citiem ir. Un Facebookā kāpēc tik daudz konti ir? Tāpēc, kad ne jau man tie konti vajadzīgi ir, es katreiz gribēju tikt iekšā. Iepriekšējā kontā viņš man nekad neļāva. Tagad es varu pārslēgties no viena uz otru, tikt iekšā tur, es nezinu, 30 kontos, bet kas pa problēma ir tagad? Ka es jau neatceros, kurā es kontā biju, es kaut ko ieraugu, un es jau kā es varu atcerēties, kurā es kontā iegāju, man ir 30. Man pat ir tā, kad es, piemēram, iedziļinos telefonā, un vēlāk saprotu, ka tas ir cits telefons, nebija tas telefons. Man tā ir, citiem tā nav. Un es, piemēram, pateicoties tam visam tiem kontiem, es apmēram zinu, ko es gribu, jo man visi pilnīgi veci telefoni ir. Es pabrīnos, ka arī zinu, man ir 3 pikseļi kā kamera, priekšējā ir varbūt 13, lai es nemelotu, 13. Nav jau tādi, un tiem, kam bija tur man, tāds bija, es viņu saucu par Rosso, citi pa Poco. Tām bija tur kaut kādi 100 pikseļi vai kas,
Bet nu, viņš man bija tik ātrs, ka es viņu pārlauzu uz pusēm no niknuma. Un tagad ir tāda telefona uz puskilogramu, bet kas ir labi? Nu, ļoti lēns, tā kā gliemezis, bet man arī neder tāds ātrs. Man viņa veikalā ieteica, bet var par to zem ūdens 4 metri filmēt. Un baterija ir ļoti liela, bet tāpat viņa var izlādēties pa dienu, ja kaut ko es sāku filmēt. Nu, tad es nezinu, kā tur, bet, es domāju, tas ir kamēr tur viss sasinhronizēsies. Un pagaidām es cīnos, kā tur reizēm rakstu, tie zilie uzrakstīņi man ļoti patīk. Es kā viņu spiežu, viņš aizlec tur. Tad, ko es nolēmu, visus tos nosaukumus kontiem, tā arī rakstīšu, kā ir tā adrese aiz tā krievu valodā sabaka. Un ir adrese. Un tādus arī kontu nosaukumus rakstīšu, jo, man aizpratnē, un tur nav tā, ka, piemēram, tik tā kā es visu saprotu, tur var nomainīt, kaut kā tas sapratu 7 dienas, datums ir, kad es drīkstēšu nomainīt, jo es nesapratu, kāpēc man pēkšņi 3 tad 2 un tad es, piemēram, citā kontā rakstu nosūtījumu uz kādu citu kontu, un es nesaprotu, kāpēc tā ir, un tagad es lēnā garā sāku saprast, jo, citi jau visu saprot. Un tagad beigšu pa kontiem, un pa zobiem es varu runāt mūžīgi, bet gribēju pateikties Gitai Gibsonam. Šodien, kā jau Gita Gibsons, visi jau no Ubrakas zina, ir laikam labākais bloģeris Ubrakā, pagaidām, kas man lec virsū. Tāda iegāja Facebookā, ieraudzīju pazīstamu bildi, lauku zaļu, sienaruļus, elektrolīniju, es kā kaut ko ieraugu, man nav tādas grūtības noteikti, kur tas apmēram ir. Protams, tagad viss tur jauns ir, ezers jauns, un tas man uzvandīja atmiņas. Es kādu laiku iepriekš pie ezera normāli patusēju, arī Līgo svētkos biju, varbūt 2 vai 3 gadu atpakaļ tas bija. Ļoti patika man, bet noguris bija diezgan. Un tā jau man kontakts ir no Ubrakas, ir sveiciens Imantam, Harim, Berngardiem, tos es biežāk satieku, Jānis Kursīts, Jānis Bārda, Andris Ozoliņš, tādus es zinu 3 gabalus personīgi, Andris Ozoliņš, varbūt jau nomir, nezinu. Manu brāli jau noteikti visi zina. Pateicība manam brālim, kad man liekas, ka pilnīgi visi cilvēki ir normāli. Es viņam izsaku lielu pateicību, jo es no kā tā nekautrējos. Man jau gandrīz 50 gadi, un kaut kāda saprašana jau ir atnākusi. Cita saprašana kaut kāda. Es aizbraucu uz Ubraku, uz to māju. Es jau tur gribēju taisīt tās izņemamo zobu protēžu darbnīca un konsultācijas, kā arī izņemamo zobu protēžu remonts un jaunu izgatavošanu. Visu jau bija izgudrojis. Jau mašīnai pieliku āķi, piekabīte tētim manam ir. Man te tie visi darba galdi, viss jaucams ir. Gribēju visus turieni vest. Taisīt tādu, tā kā es taisītu to zobus, Andris Ozoliņš pie maniem sēdētu, kavētu man laiku, reizē vēl kāds atnāktu man čoms. Tad jau es kā, protams, galvenais sāku kontrolēt, kurš drīkst nākt pie maniem, kurš ne. Vēl Artūram Trifonovam sveiciens, ar to es satiekos, viņš mani kaimiņš tagad. Nauris. Es bail jau kādu nepieminēt. Visus, protams, atcerētos, bet ir jau gadi pagājuši. Bet pateicoties Jānim Bārdiņam, es tieši te, viņš raka, celtniecību te Rīgas ūdeni vilka. Un es tā ar to Ulbraku tā kā bišķi sāku pietusēt, bet es jau neatceros 10 gadu atpakaļ. Jo tas laiks jau iet, jo vecāks paliec, atcerēsimies dziesmu. Gadi skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ. Bet, varbūt satiksimies Ulbrakā Līgo parkā, ja būs labs laiks. Es domāju, ar Motorola ir aizbraukt. Bet, redzēs, kā tur būs. Neviens jau tik ilgi tāpat neskatās. DVD Laurencio. Latvijas Republika.